Un es jums gribu tagad, lai jūs, kad aiziesiet mājās, ka jūs padomāsiet, pasakiet, kā izmainīsies jūsu dzīve. Ja jūs patiešām līdz sirds dziļumiem noticēsiet, ka Kristus ir suverēns valdnieks pār visu radību. Viņš ir valdnieks pār visiem prezidentiem, pār jūsu priekšniekiem, pār sliktiem un labiem cilvēkiem. Viņš ir valdnieks par ļaunajiem gariem, par visiem dēmoniem, par labajiem gariem. Un viņš ir valdnieks par jauno radību, par jauno cilvēci. Viņš ir suverēns. Tas nozīmē, ka viņš ir nepārvaramā vara. Tie, kas no jums ir lasījuši vai raksta ko līgumus, atcerās teikumu nepārvaramā vara, saucās force majeure, ka tu neko nevar izdarīt. Kungs Kristus ir force majeure visam. Viņš ir nepārvaramā vara.